maz laika ir filmēšanai un maz laika ir montēšanai, tāpēc sērijas iznāk ar nokavēšanos. Bet varbūt tas arī ir interesanti ziemas notikums skatīties vasarā. Ar čomu bijām aizbraukuši uz tehnisko apskati. Atbalsts noderēja. Izbrauc mašīnu uz ielas, čoms savu ņivu iebrauc pagalmā, aizslēdzām vārtus, taisījāmies kāpt mašīnā, bet motors noslāpa. Sākām pētīt, kas pa problēmu, izrādījās beidzies benzīns. Biju ielējis benzīnu, bet tas tika izstrādāts, kamēr regulēja karburātoru, kamēr speciāli darbināja ilgstošu mašīnu, lai izsildītu vairākas reizes dzeses sistēmu, pārbaudīt, lai nebūtu nekādas noplūdes. Tā kā pastomām nost ņivu no vārtiem un aizbraucām ar čomu ņivu pēc benzīna pakaļ, atbraucām, uzpildījām un tad jau varēja doties ceļā. Man tas bija tāds diezgan emociju pilns brauciens, jo par auto nekas nebija zināms, nekur tālāk pa pagalmu nebija braukts. Bet viss izvērtās diezgan labi, jo mašīna brauca labi, stūrējās labi. Nekāda lieka trokšana nebija, arī no transmisijas. Vienīgais tikai, ka transmisija ir diezgan īsa, tā tad ir visdrīzāk mainīti reduktori, kas ir diezgan dīvaini, jo mašīnai pat 100 000 nobraukums nebija. Jo viņi ir tā kā, kad īsāki pa oriģinālā 3.9. Tieši kāda attiecība es jau neesmu izmērījis, pārbaudījis, bet viņi noteikti ir īsāki. Kārba arī ir uzlikta 4 pārnesumu, bija jābūt 5 pārnesumu, bet tas neko būtiski nemainītu, jo šobrīd apmēram braucot ar 80 km/h ir 4000 apgriezieni, kas ir diezgan daudz. Ar 5 kārbu būtu kādi varbūt 3,8 apmēram varētu būt. Jebkurā gadījumā 5 kārbi noteikti būs, bet tas vienīgais pluss ir tikai braucot pa mežu, pa dubļiem. Tā kā es braukāšu pārsvarā tomēr ikdienā vismaz kādu laiku, tad pa pilsētu tas vēl daudz maz ciešami, kaut gan gribētos tomēr, tie apgriezieni būtu mazāk, bet ja kaut kur vajadzētu tālāk pabraukt ārpus pilsētas, būtu diezgan nepatīkami. Gan jau, ka pierast var, bet vai to vajag? Un tā tad aizbraucām uz skati, un es skatē dabūju 4 divniekus, viens divnieks pa vējstiklu bojājumu, bija tāds mazs iesitums. Man viņš netraucēja reāli, tas nebija acu, un kā kad skatam priekšā viņš bija vairāk apakšā pie loktīrītāju birstītēm, bet inspektors teica, ka tur esot šķiet vai 15 vai cik centimetri nedrīkst zemāk būt. Es pārmērīju, ka tiešām tā arī sanāk tas attālums, ko viņš teica, bet neko no stikla nācās mainīt. Tomēr, jo tāds stikls ir nomainīts, agrāk stikls maksāja 3,5 eiro, kad sarkanēja ņivai pirku, tā viņš maksāja vairāk kā 100. Nebija tā kā, kad baigā gribēšana viņu mainīt, daļa viena tāda maza iesituma. Bet, neko darīt. Vēl divnieks bija par spoguļu bojājumiem Labais spogulis bija tā kā kārtībā, kreisais spogulis bija ar plaisu, kura parādījās ne no šā, ne no tā. Ir tam tomēr iemesls, nevar gluži teikt, ka ne no šā, ne no tā, bet viņš netika mehāniski nekādīgi sabojāts, viņš pats pa sevi saplīs, jo es biju atbraucis uz darbnīcu, viņš bija vesels, un kādā brīdī es pamanīju, ka viņš ir šķērsam pāri plīsis. Visdrīzāk problēma ir temperatūras izmaiņā un nekvalitīvā spoguļa izgatavošanā, jo iepriekšējā dienā bija plusos temperatūra un diena pirms skatas braukšanas bija mīnusos. Un visdrīzāk korpus bija pārāk ciešs un viņš vēl vairāk saspiedās un pārspieda stiklu. Tā šis spogulis visdrīzāk bija glabājies tomēr siltumā. Kaut gan pārdevējs teica, ka visi tā partija tiem spoguļiem diezgan slikti esot bijuši daudz, jau esot tā kā uz veikalu atnākuši jau ar plaisām pārplīsušiem stikliem. Sanāca braukt ar plaisu jau apzināti. Un vēl bija 2 divnieki pa priekšējiem augšējiem lodbalstiem. Abi 2, tā kā, kad ar brīvkustību ir. Daļu darbu es izdarījis, bet daļu darbu vēl darīšu. Lodbalsts vēl ir jāmaina un spogulis vēl ir jāmaina. Stikls ir nomainīts.
tāda bija piedzīvojuma. Atpakaļ braucot arī bija savu piedzīvojumu, bet, arī tur viss bija diezgan labi. Bija piedzīvojums tāds, kad izskrūvējās brīvgaitas skrūvīte, jo uz vietas mums atļauja pieregulēt atgāzes, un es regulēju tā, lai būtu norma. HC bija vairāk kā 200, drīkst būt 200, man bija pie 400, un pieregulēju, lai būtu 200, bet skrūvīte, tāds gumijas gredzentiņš nāk virsū kvalitātes skrūvītē, un viņš bija visdrīzāk jau saspiedies un neturēja vietā, un braucot jau principā pirms pašām mājām, tā kā šī skrūvīte bija izkritusi un pazuda brīvgaita. Tad nācās mašīnu līdz mājām atvilkt. Pēc tam jau es dabūju pagaidu variantā līdzīgu citu, principā tādu pašu, bet līdzīgu bojājumu gumijai, kur arī tāds saspēdusies, aizštapēju viņu ciet ar aizbāzni, teiksim tā, un tad jau varēja braukāt ar mašīnu. Pēc tam es nopirku jaunas ar svaigām gumijām un nomainīju. Viena rezervē līdz vienu nomainīju. Apmēram tā. Tagad jāķerās būs klāt darbam samainīt loļbalsts, ka būs brīvs brīdis. ieliku citu bāku, atjaunotu ar jaunu benzīna līmeņu mērītāju un attiecīgi arī benzīna ņēmēju. Tur arī jauns sietiņš ir pašā caurules ņēmēja galā.
kā jau jaunai detaļai. Nomainīju arī šo te gumijas cauruli, kas savieno kakliņu ar bāku. Pievilku vēl atsevišķu masas vadu, tā kā bākai vajag masu. Un šīs te vietas ir krāsotas gan bākai, gan virsbūvai. Un caur to vītni tā masa diezgan švaki, tāpēc pieliku atsevišķi. To es konstatēju brīdī, kad šis te līmeņa mērītājs rādīja, var teikt, dzīvoja pat pa savu dzīvi. Pieliekot kārtīgi atsevišķu masu, viss strādā tā kā tam jāstrādā. Samainīju arī šīs te gumijas caurules, kas savieno maģistrāles ar bāku, jo vecās ir 98. gada, tā paša gada, kad ražot mašīna. Vietām ir mīkstāks, pārsvarā ciets, iespējams, ka mīkstajās vietās ir sadrupis vai kā citādi bojātas. Viena no viņām arī nedaudz bija slapja. Visdrīzāk tas arī bija benzīns, kaut kur iespējams suloja. Tā kā droši paliek droši, samainīja. Tagad var likt kopā visu pārējo. Bāku mainīja nevelti, ņemot vērā benzīna filtra saturu, secināja, ka bākā ir rūsa, un tas tā arī ir. Rūsa diezgan būtiska, ir ilgstoši bijis ūdens, kondensējies vai kā citādi radies, un diezgan smagi ir sarūsējis šis te benzīna uztvērējs un benzīna līmeņa mērītājs. Redzēju, ka pludiņš līdz pusē ir bijis rūsēnā ūdenī.
Arī bākā iekšā, kā bija redzams, ir rūsas. Cauri viņa nav, bet rūsa ir diezgan būtiska. Iespējams, ka viņu var saglabāt, iztīrot, bet pagaidām es viņu nolikšu glabāšanā, varbūt noderēs. Kaut gan nenāktu pa ļaunu pirms tam mēģināt viņu ar citronu skābi izskalot vismaz, un pēc tam ar sodas ūdeni neutralizēt skābi. Un varbūt arī iekšā ieliet eļļu, izlaistīt tā, lai piesūcās tas, kas tur paliek ar eļļu. Lodbalsti tiešām bija jāmaina. Šis ir labākais no abiem, bet stāvoklis ir bēdīgs. Diezgan liela brīvkastība. Visdrīzāk šeit ir slapjums ticis iekšā gar pirksta asi un putekļu sargu. Kopā ar viņu arī netīrumu, līdz ar to viņš arī ir izdilis. Otrs ir bēdīgākā stāvoklī. Visdrīzāk arī tāpēc, ka viņam ir putekļu sargs nelīgi sabiris, un te ir daudz vairāk tikuši netīrumi un slapjums iekšā. Tāpēc arī brīvkustība ir diezgan liela. Uz kamerā to redzēt visdrīzāk nevarēs, bet tādi viņi ir. Spoguli uzliku no klasikas kreisajā pusē. Gaidīšu, kad pārdevējs dos ziņu par jauno spoguli, kuru pasūtīju. Bet skati izgāja ar klasikas žiguļu spogulis paliek spogulis. Ar to nekāda problēma nebija, skati izgāja labi. Arī inspektors bija diezgan atsaucīgs un ātri visu paskatījās. Pat stiklu tikai nedaudz izbrīnījās, jo nesaprata, vai viņš ir mainīts vai nav mainīts. Tā kā vecais ķīles un gumija bija palikuši nemainīgi, jo tie bija labā stāvoklī, atstāja veco ķīli ar gumiju. Un ar to arī viss tā kā beidzās skatē, bet bija nepatīkama situācija pirms skates pie kases, jo kasieri man paprasīja 100 eiro vietā 150 eiro. Es prasīju, kāpēc ir jāmaksā 50 eiro vairāk. Parakājoties datorā, viņa paziņoja, ka esot kāds parāds tur no iepriekšējās saimnieka, tam līdzīgi. Es gan protestēju, jo, kad pārakstīju, tad arī paprasīja 40 eiro, par ko arī iepriekšējais saimnieks brīnījās, jo viņš jau visu bija nomaksājis, kad viņš pārakstīja, un tas viss notika 1 gada laikā. Pēc tam, kad es paskaidroju, ka tas tā nevar būt, kad viss ir bijis pirms tam nomaksāts, viņa parakājās vēl pa datoru, pazvanīja kolēģei, pazvanīja, cik sapratu, priekšniecei, un tad man paziņoja, ka atvainojamies, ir notikusi kļūdiņa. Nu tā neko savu kļūdiņu pa 50 eiro. Tad man jautājums, cik tādas kļūdiņas viņiem jau ir notikušas, cik cilvēki ir samaksājuši pat neiedziļinoties, jo ne jau visi tā kā pievērš uzmanību, kādai summai tur jābūt ir, un pat iedomāties nevar, kad tomēr tik nopietni iestādi paprasīs kaut ko vairāk nekā ir jāmaksā.
Tā kā, jā, tas tāds diezgan nepatīkams moments. Viņa pat sākumā tā īpaši negribēja maz iedziļināties, gaidīja, kad es maksāšu. Es teicu, ka, nevar būt tur nekāda 150 eiro, ka viss ir samaksāts bijis pamatpārbaudas laikā pie pārrakstīšanas. Sākumā pie pārrakstīšanas, pēc tam vēl pamatpārbaudējot. Tā kā, jā. Bet, pats galvenais ir tas, kad skati ir logā un var braukt. Pagājušajā nedēļā braucot uz darbu, sāka ķīlēt priekšējais kreisais suports. Pēc tam mašīnu nolika pie mājas, tā arī stāvēja, un šodien atbraucu uz darbnīcu. Saprast, kas par problēmu. Par laimi suports jaucās diezgan vienkārši, tāpēc tas viss notiek diezgan ātri. Tā arī bija, ka suports sāka ķīlēt, un pat bremžu kluči ir pārkarsuši tik ļoti, ka ir saplēsājuši. Iespējams, paši kluči nav tie labākie, un visdrīzāk tā arī varētu būt, jo viņus pat liekot kopā nācās pieslīpēt šeit šīs te vietas, lai varētu viņus ielikt plazītēs. Tagad ielikt citi ražotāji, un tur neko nevajadzēja piestrādāt. Vienkārši ieliku un viss. Tāpēc šādus klučus vairs nepirkšu. Bet problēma, kāpēc suports sāka ķīlēt, ir gumijas putekļu aizsargos, kuri bija saplīsuši, kā var redzēt, un laid iekšā sāļaino ķīmisko ziemas ūdeni, kas no ceļiem nāk. Viņš ir pietiekoši agresīvs, lai salīdzinoši īsā laikā sarūsinātu detaļas. Suports ir jauns, oriģinālais, ar viņu nobraukti apmēram 500 km, bet izskatās viņš kā būtu jau 10 gadus bijis lietošanā. Bet šajā gadījumā problēma bija tieši gumijas putekļaizsargos, un viņi ir plāni, un visdrīzāk arī gumija ir ļoti sliktas kvalitātes, ka viņi tik īsā laikā, var teikt, ka sabruka, izšķīda. Un tika iekšā šis te agresīvais ūdens, sāka rūsēt virzuļi, un abi šie te malējie virzuļi bija diezgan pamatīgi iesprūduši. Nācās viņus ar spēku skrūspīlēs spiest un griezt ārā, lai varētu konstatēt, kas pa problēmu. Vidējais iznāca normāli, bet abi malējie bija diezgan stingri iesprūduši, un to arī redzēja pēc gumijām, jo gumijas visvairāk arī malējiem bija saplīsušas. Vidējā gumija tik ļoti nebija, bet tāpat viņa ir saplīsusi. Ņiva nav nobraukusi pat 100 000. Bet arī 100 000 priekš ņivas nav maz.
noņēma resti, lai salabotu skaņas signālu. Skaņas signālu mainīšu citu, un izstāst, kad arī vadus šeit nāksies mainīt citus, jo viņi šeit ir nopūši. Vienu brīdi skaņas signāls kaut ko tur pīkstēja, bet tagad vairs pat nestrādā. Viņam, protams, nav jau brīnums. Bet, protams, ka resti noņemt tā vienkārši atskrūvējot nesanāca, jo šeit jau ir ielaustas skrūves, šeit nav ielausta, augšā ir ielausta, šeit izurbu, šeit arī izurbu. Jāizurb tā ir uz izmēru, lai var iegriezt jaunu vītni. Un tad arī nomainīšu vadus, pārlodēšu un iegriezīšu jaunu vītni, varēšu pieskrūvēt resti. Pēc ziemas rūs ir parādījusies diezgan daudz. Būtībā jau vajadzētu visu tīrīt nost un pārkrāsot viņu. Skatīšos, kā būs ar laiku. Vadi pielodēti, taura pielikta, vītnes pārgrieztas, resti pieskrūvēti. Ņivai top jumta bagažnieks, procesu detalizēti nefilmēju, process vienkārši. Visgrūtākais ir izdomāt konstrukciju, un tad jau, kad ir aptuveni konstrukcija skaidra, tad arī var griezt pēc garuma materiālu un metināt kopā. Pagaidām tas viss izskatās šādi. Bija doma aizpildīt šīs te vietas arī ar šķērstieņiem, bet saprotu, ka viņš jau tagad nav viegls, bet ja vēl šeit iemetinās šķērstieņus, tad nāks vēl svars klāt. Arī malas vēl nāks, līdz ar to svars šeit ir nemazs, teiksim tā, un pagaidām vēl var viņu pacelt ar abām rokām un aiznest līdz mašīnai, piemērīt. Bet, ja vēl būs malas un ja vēl pa vidu šķērstieņi, tad domāju, ka vairs nebūs ar rokām iespējams viņu uzcelt, piemērīt. Tāpēc izdomāju, ka paliks šādi kā ir, ieliku un šeit priekšā abās pusēs un aizmugurē šeit tā, lai tādā negluži šaha veidā, bet pēc tādas sistēmas, var teikt. Pa virsū būs siets, tā kā izturība, domāju, šeit būs pietiekoša. Vēl domāju priekšu, vai šeit taisīt tādu jumtiņu, jo patreiz ir maksimālais garums kāds tā kā būtu, bet būs jāuzliek jāpiemēra un jāsaprot, vai vajag vēl to priekšā daļu. Bija domājis atstāt šādi te, bet aerodinamiskāk būtu, ja tur būtu ar leņķi un varētu tad arī lustru pielikt šeit. Lustra ir nedaudz šaurāka. Varētu šo te slīpumu tā arī uztaisīt lustras platumā. Pa lustru, protams, iedomājos tikai pēc tam, bet man ir savas vajadzīgais izmērs, lai varētu vest konkrēts materiāls, līdz ar to man bija šis te bāzes izmērs svarīgs. Lustra tā ir pēdējā vietā. Tālāk jāsametina viss līdz galam, tātad lielākā daļa uz punktiem saķert, un tad arī varēs piemērīt un taisīt stiprinājumus, kas gulēs pie jumta. Srenē atrodās. Pareizāk sakot, viņus pielikt, saprast, kurā vietā viņi jāliek, jo viņi jau ir izfleksēti un apstrādāti daudz maz. Jumta bagažnieka izgatavošana notiek apmēram 2 nedēļas. Pa brīvo laiku braucu strādāt, un pats galvenais ir izdarīts.
Rāmis ar stiprinājumiem pie jumta ir izgatavots. Izgatavotas ir arī margas. Sanāca neliela izmaiņa konstrukcijā. Nolēmu, ka šeit laidīšu slīpi, nevis tieši tāpat kā man sākumotnē bija visi 4 stūri šādi vienādi. Un tad, kad palaidu šeit slīpi, tad atklājās, ka margas ir par garu. Samazināju margu garumu, nozāģēju nost un piemetināju no jauna šeit caurules gabalu. Abām divām. Nākamais darbs procesā ir notīrīt rāmi no visiem netīrumiem, metinājumu pēdām tā tālāk. Darīšu to vai no ar korāļu disku, vai no ar smilšpapīra disku, izmantojot leņķu slīpmašīnu vai tādā saukto fleksi. Tad jau nākamais darbs būs sieta uzstādīšana, piemetināšana, un tad metināšu klāt margas. Attīrīšu pēc tam visu vēl no metinājuma pēdām. Iespējams ar strūklošanas palīdzību, iespējams ar mehānisku tīrīšanu, ar birsti, nezinu vēl. Un tad jau varēs krāsot. Krāsošu ar akrilu, sākumā, protams, gruntskrāsu, pēc tam ar akrilu, jo tik un tā jau krāsa kaut kur skrāpēsies nost. Protams, ar pulvera krāsu būtu labāk, bet ir jāved viņš uz pulvera krāsu. Neesmu tagad gatavs ar to visu nodarboties. Man vienkāršāk pašam ir uz vietas viņu nopūst ar to pašu akrilu, kas ir krājumos. Bagažnieks ir nokrāsots. Ar Niu ikdienā braucu kopš 2023. gada 29. decembra, kad izgāja pamata pārbaudi, līdz 2024. gada 2. jūlijam, kad autoparkam pievienojās vēl viens auto, ar kuru uz šo brīdi komfortablāk braukt ārpus pilsētas. Niu izmantoju, kad vajag vest materiālus. Šajā video dienas grāmatas sērijā tas tad arī būs viss. Laika trūkuma dēļ daudz notikumu saistībā ar Niu nav nonākuši video dienas grāmatas sērijā. Tie gan vairāk ir izklaides nekā tehniskie, jo tehniski jau pamazām tāpat tiek kaut kas uzlabots un papildināts, bet kas saistīts ar braucieniem, kā ir bijis brauciens pavasarī apmēram 50 km brauciens caur mežiem, kuru nefilmē, tā kā gribēja izbaudīt braucienu, nevis ar kameru skraidīt apkārt. Tāpat arī ir bijuši braucieni piknikos ar čomu, ar ģimenēm kopā. Šos nefilmēju, pirmkārt jau tāpēc, kad ne visi no ģimenes locekļiem grib tikt zem objektīvu, un arī tas, kad procesu vajag izbaudīt, nevis skraidīt ar kameru riņķī. Bet, protams, ka turpināšu video dienas grāmatas sērijas, kas saistīts ar tehnisko pusi, un arī gan jau kādu izbraukumu tomēr filmēšu. Ir saistīts tā kā ar piedzīvojumiem pa dubļiem un tam līdzīgi.